Arī ar copēju sīkumu nav. Man liekas, auglis ir bieži vien tā tēma, ko cilvēki arī jautā, kādu auglu tu izmanto, kāpēc un kas, kurai auklā ir tā priekšrocība vai kaut kādā ziņā arī trūkums vai mīnus. Mēģināsim ātri iziet cauri arī auglu tēmai. Kas ir tās auglis, ko tu pats lieto, ķerot foreles dīķos sacensību režīmā? Un kāpēc no savas puses, ko tu izvēlētos un kam tu pievērsi uzmanību attiecībā uz auklām? Man ir tā, ka kopumā tādā pamatrotācijā man iet 3 veidu auglis. Tātad tas ir esters, tas ir pamats, ko visvairāk es ķeru dažādiem izmēriem. Ja? 0,25, 0,3 tas ir teiksim, pamats. Ja, mēs... lai saprastu, pieņemsim, esteriem šeit, šis ir Sunlines, ir arī Varivas, ir Unitika, ir vairāk dažādi ražotāji. Ir, kas lieto tieši Sunline. Man pašam vairāk pieredze bijusi ar Varivas un Unitiku. Tas 0,25 ir būtībā diametrs pēc izturības testa. Jā. Un tas izturības tests pārsvarā svārstās ap 1,2–1,3 mārciņām. Un to 0,25 tu ieteiktu kādiem mānekļiem? Manā gadījumā tas viss strādā pamatā ar tādiem vieglākiem. Jā, tas ir viegli šūpiņi, tas ir, mēs runājam par 0, pagājušajā sezonā es lietoju vieglāk, ja bija 0,3, bet tie darba mānekļi bija 0,5, 0,6, 0,8 līdz gramam. Būtībā līdz gramam. Šis būtu tas diametrs, kad tiešām ir nozīme tievākai auklai, dēļ tā, kā tu teici, viegli mānekļi. Es arī daudz ķēru salīdzinoši ar pavisam viegliem šūpiem, un tur ir svarīgs distance, jo tas 0,5, 0,7, 0,9 grami, tur tā auklas diametram ir liela nozīme. Vidējais tāds standarta, man liekas, laikam būs tas 0,3, 0,35. Ja? Tas 0,3, 0,35 izmēri, un tur būs laikam viss, kas ir virs grama. Viss virs grama, te arī wobleri pievienojās visam šitam stāstam, ja, ko mēs lietojam, arī tvičojamie wobleri. Teiksim, tur katram ir savam, varbūt katram copmanim, sportistam ir kaut kāds savs preferences, ko viņš izmanto ar konkrētiem mānekļiem, ja, bet tā kā tu minēji, es teiktu, ka 0,3 tas ir tas super zelta vidusceļš, manuprāt, tas dara visam, ja? Praktiski visiem mānekļiem LFL parka zivī viennozīmīgi, tur viss ir skaisti, ja, ar viņu. Un tad jau veidojās kaut kādas nianses, ko mēs paši izvēlamies. Tad ejam vienu pakāpīt zemāk uz 0,25, tas nozīmē uz vieglākiem, un varam iet arī uz otru pusi uz 0,35, tas nozīmē, vai tas ir tie paši tvičojamie wobleri, ko es īstenībā mēģināju, un tas mūsu mīļais double clutch, ja, kas diezgan veiksmīgs ir. Ne tikai mūsu dīķī, tad man īstenībā viņi patīk, ka 0,35 es arī tvičot. Ja. Īstenībā, ja mēs tā paskatāmies un salīdzinām, kā pa gadiem ir mainījusies arī tā mūsu auklu izvēle un diametri, mēs, protams, ejam līdz tam zivs izmēram. Zivs izmērs paliek mazāks, līdz ar to varam atļauties tievākus auklis, un tievāka aukla dod klāt gan metienu attālumu, mazāk pretestību mānekļiem, kas sevišķi viegliem mānekļiem ir nozīme. Un trešais, es pat teiktu, iedod kaut kādā ziņā tādu labāku jūtību. Vismaz man noteikti patīk lietot pēc iespējas tievākus auklas, bet es esmu ievērojis, ka tie paši Japāņi nemaz tik smalkos diametros neiet. Galīgi ne. Tiem, kas man vēl liekas arī tiem plāniem diametriem plus ir tāds, ka samazinās pretestību, jo jāatcerās, ka mums vienmēr ir laikapstākļu ietekme, ja? Tad restīvi ir vējš, ir arī ūdens pretestība, ko auklu vienkārši šķeļ, ja, ūdenī. Attiecīgi tev ir mazāks diametrs, tas viss tā kā samazinās. Tas sasaistās ar to manis teikto par jūtību. Īstenībā jūtība ietekmē tas, ka tā auklā ir mazāka bura, mazāka ietekme no vēja puses. Bet Japāņi mēs redzējām arī pasaules čempionātā, viņi lielākā daļa gadījumu lietoja 0,3, 0,35 diametru. Bija pat 0,4. Un pat 0,4. Mums pat vispār neviena, man liekas, 0,35 laikam bija pats resnākais, bet maksimums viens kāds vai divi. Jā. Mēs esam, tā kā mēs sākām lietot esterus, ja atceramies, mums pat bija 0,6 esteri, kurus mēs atradām laimīgi Japānā, jo esteriem tā īpašība bija tāda, ka viņam ir problēmas tieši ar resno galu, ar biezo galu, ja viņiem nav augsti testi. Ja, nebija Sunline'am tieši tas? Jā, Sunline'am 0,6 esters, tas bija tajā laikā, varbūt šobrīd ir kaut kas cits, es neesmu skaties, godīgi, ja, bet tajā laikā 0,6 bija lielākais, un to mēs sākām lietot. Tad šobrīd no 0,6 mēs esam laimīgi tikuši līdz 0,3, jau arī 0,25 ir diezgan pamatīgi, citi jau ar 0,2 strādā. Bet vēl kas ir svarīgi nianses, manuprāt, ne nianses, bet tāda, ko es iesaku vienmēr padomāt, cik daudz tas viens tievāks diametrs dos tev papildus klāt.
Jo ne visiem tas dos. Jo kas ir jāatcerās, ka tikko tu samazinies diametrā, palielinās, teiksim tā, latviski sakot, palielinās čakara moments. Tad, restīvi, var būt problēma ar auklas uzklāšanu, var būt problēma ar to, ka tu vienkārši vari pārsist auklu kaut vai realizējot dzīvi, kaut vai, es nezinu, izvadot kaut kādu mazākā kļūmu, ja jāsaprot, ka tas pats 0,2 esters, kas faktiski ir, šobrīd viņš ir tāds salīdzinoši svaigs. Es lietoju, man patīk, bet... Jā, un tā ir tā, ka ir kaut kāds brīdis, kad tu vari izdarīt pat neapzināti kaut kādu kustību vai vēl kaut ko, un tu pieņemsim pārsit viņu, piemēram. Ja? Es varu iedot piemēru pavisam nesen no pasaules čempionāta. Tu zivi pievelc, tu zivi esi dabūjis uzķermā tīkliņā, zivi atbrīvo no uzķermā tīkliņa, lai relīzētu. Bet tajā brīdī, kad tu to esi darījis, tas relīzers pamanījies pārmeties pāri auklai un vienkārši tās zivs ar to savu spēku, pat neliela zivs, viņa vienkārši noplēš. Bet, kas ir svarīgi, mēs redzam, ka esters ir tāda pamata aukla, ko mēs izvēlamies, it sevišķi, ja mēs runājam par šūpiem. Bet šūpiem es mēdzu lietot, it sevišķi startā, sākumā un vairāk var teikt, tā, kad ūdens paliek siltāks, kad zivs ir ātrāk un aktīvāk, es mēdzu lietot neilonu. Un man neilons patika tiešām pirmajā iegainā vai pašā sākumā otrajā iegainā uz aktīvu zivi. Un kurā brīdī tā priekšrocība ir pret esteri, ja mēs runājam, salīdzinām tās auklas, tad neilonam ir viņš vairāk stiepjas nekā esters. Un cik es arī skatījies un lasījis arī to pašu informāciju no Japāņu meistariem, kas var to paskatīties arī dzidrā ūdenī redzēt, tad neilons visdabīgāk, pareizi sakot, vismazāk ietekmē spēli mainot māneklim vai šūpiņam. Tad tā šūpiņa spēle būs visdabīgākā, vistuvākā tam sākotnēji paredzētam, lietojot neilonu. Bet neilonam atkal būs mīnus uzreiz, var pateikt no savas puses, vismazākā jūtība vai informācija, kas nozīmē, ka tajā brīdī, ja mums būs neilons, piemēram, 2LB, kas, man liekas, ir tāds ļoti pareizs diametrs, arī mūsu zivī, un tajā brīdī, kad tās informācijas mazāk, cilvēki, sevišķi, kas mazāk pieredzējuši, viņiem sajūt, ka tu nesaproti, ko dara māneklis, un tad ir grūtāk pierast. Otra lieta, kas manā gadījumā ir atkal svarīgāka, nevis tas pirmais moments, ir tas, ka tā, ka zivs ņēmieni vairs nav tik spēcīgi, jaudīgi, tā copju realizācija paliek krietni vājāka, un tu vienkārši sāc zaudēt konkurentam vai pretiniekam, kurš izmanto esteri. Tā kā tas ir jājūt un jāsabalansē, bet ir momenti, ļoti īsi momenti, jāsaka tā uzreiz, kad neilons ir labāks par visām pārējām auklām. Bet, ja ir kādu pietiekami daudz, tad var atļauties iespējams kādu turēt priekš neilona, bet tas noteikti nebūs pamatāukla. Es varu piezīmēt no savas puses, kad arī cik es skaties, tad pēdējos gados arī Japānā tas neilons ir nosacīts, var teikt, bišķiņ atdzimis, un arvien vairāk un vairāk parādās copmeņi, kas lieto neilonu, pat uz tvičojumiem wobleriem lietoja. Un turpat parādās ir ražotāji, kas speciāls spinnings izlaiž priekš neilona auklām, tad viņiem ir attiecīgi savādāk blankas būvēts, ja teiksim savādāks viss tas izliekums. Un, tāda savu veidu, tāda reinkarnācija neilonam. Ja? Bet es piekrītu tev teiktiem. Vēl viena lieta, kur neilonu ļoti labi var izmantot, un gan jau, ka mēs par to arī parunāsim, ir kā pavadiņi. Jā, jo tur ir ļoti daudz pozitīvas īpašības, arī, kā tu minēji, kas stiepjās, ja, attiecīgi augļu un kā pavadiņas materiāls. Tas ir atsevišķi tās, bet viņi ļoti labi var izmantot. Mēs pieķersimies pītēja auklē, un tu noteikti varēsi pieminēt. Īstenībā nav ko pieķerties. Bet es vēl vienu momentu attiecībā uz neilonu, kas ir atkal neilona plus. Viņš ir salīdzinot ar esteri, protams, būs izturīgāks pie kaut kādām abrazīvām virsmām. Tur nevajadzēs siet klāt pavadiņu. Esterim obligāti ir vajadzīgi pavadiņi, vai tas ir fluorkarbons, vai tas ir neilons, bet esterim pavadiņi jāsien. Bet, kas atkal ir plus esterim, tas mēzglis ir ļoti vienkārši. Atšķirībā no pītās auklas, kur vai nu sien burkānu vai kādu citus mēzgli, kurš izvēlās ar palīga līdzekļiem vai bez palīga līdzekļiem, tad esteri savienot ar fluorkarbonu vai neilonu ir ļoti, ļoti vienkārši, un to mēzgli mēs parādīsim arī. Vēl par neilonu, ko es ieteiktu, sākot, pieņemsim, sezonu, nezinot, kas tā pa aukli ir, pamēģiniet treniņos. Pamēģiniet treniņos pašā sākumā, un tad būs tā sajūta, patika vai nepatika. Un vēl viena lieta, pa kātiem būs noteikti mūsu interesanta epizode, noteikti paklausieties, kā tu
tests, akcija, uzvedība ļoti daudz ko var mainīt, kā tev patīk tā aukla vai nepatīk. Vai ne? Jo man pašam ir bijis tā, ka ir kaut kādi kāti, ar kuriem neilons ļoti labi sadraudzējas un ar kuriem nesadraudzējas. Tas, ko es vēl gribēju pieminēt par esteri, kas ir svarīgi, īstenībā ne jau tikai par esteri, bet vispār par auklām, ja? Ir runa par to, ka auklas ir jāmaina. Respektīvi, te ir tāds moments, mēs nevaram nopirkt, pieņemsim, sezonas sākumā vienu spolīti ar esteri, ja? Uztīt viņu uz 2 spolēm, tāpēc, ka esterim parasti ir tāds plus, ka viņš pārdodās 160 vai 200 metros. Attiecīgi, tur ir tāda sarkana atzīmīta pa vidu, ja? Kad jūs tinat, faktiski jūs vienu šo spolīti varat izmantot 2 spolēm. Ja? Tas ir, ja jums ir apmēram 2000 izmēra spoli, ja jums nav lielā. Un tikai pat sanāks 3. Tur pat 3, man liekas, sanāk, jā. Metri, tur bija 240, laikam, ja? Jā. Restīvi, tur pat sanāk 3. Bet tas stāsta par to, ka esters ir arī viena no tām auklām, kurai ļoti nepatīk ultravioletie stari. Un viņa šajos UV staros viņa paliek trauslāka. Viņa, ja tā var teikt, viņa izžūst ārā. Ja? Un viņi vienkārši jūs redzēsiet, kad tas esters viņš ņemsiet, viņš tā kā diegs vienkārši plīsīs. Šī būs visizturīgākā aukla pret sauli, pret nolietojumu, ilgmūžīgāka, piemēram, kvalitīvās pītās auklas. Tu vari lietot pat 2, 3, 4 sezonas un vienkārši to posmu noņem nost, vai arī pēc tam apgriez uz otru pusi. Šī būs visjūtīgākā pret sauli, pret dažādiem abrazīviem. Un noteikti tie, kas ir aktīvajā sacensību fāzē, piemēram, un piedalās sacensībās, laikam 2, maksimums 3 sacensības, kad būtu tā sirdī drošāk nomainīt. Varbūt, ka viss būs kārtībā. 4 sacensības ir Raimonds Kinerts, kuram noteikti varēs ilgāk, bet ne visi mēs esam Raimonds Kinerts. Tā kā es ieteiktu tiešām, un Mārtiņš piekritīs, es domāju, ka jo svarīgākas sacensības, jo rūpīgāk skatāties, vai to auklu nevajag nomainīt. Neilons būs ilglaicīgāks, fluorkarbons būs ilglaicīgāks, pītā būs vēl ilglaicīgāk, bet esters ir aukla, kas prasīs nomaiņu un neriskējiet. Noteikti pirms jūs sienat jaunu pavadu, pārliecinieties, notinat kaut kādu posmu no tās auklas, pieņemsim, sevišķi esterim, tas ir notinat vienkārši to posmu, izmetat viņu ārā un tad sienat pie nosacīt svaigu posmu. Ja? Par pavadiņām. Ko tu izvēlies esterim pamatā? Pamatā esterim tomēr fluorkarbonus izmantoju. Tas diametrs? Man tomēr ir pamata pavadi. Ja? Diametrus es izmantoju. Mans mīļais ir Scientific Anglers, es viņus izmantoju. Ja? Es godīgi sakot, diametrus neatceros, tāpēc, ka viņiem ir X. Tev bija 7, jā? Jā, man ir X7. Tas ir zem 1, tas ir zem 0,1, tas ir 0,9. 0,9, 0,95, tas varētu būt tajās robežās. Tādu es izmantoju. 0,09, lai nav pārpratumi. Jā, mēs tā vienu 0 noņēmām nost, bet nav milimetrs, nav milimetrs. Tas nav. Jā, tas ir tas, ko esterim noteikti man patīk fluorkarbonu. Es esmu mēģinājis ar neilonu. Man kaut kā līdz galam nav paticis, bet man patīk tieši fluorkarbons, un es lietoju arī, es sienu vismaz metru. Tas ir stabili. Ja priekš manā izsvarē, es sienu garu pavadu. Tagad es pateikšu pretējo pozīciju. Man patīk garas pavadas izņemot esteriem. Jo esteriem un arī tie paši Japāņi, viņi lieto salīdzinoši īsu pavadiņu ar domu pat tādu, ka tas mezgls neiet iekšā gredzentiņā. Līdz ar to, vai tūpītē, pareizi. Un līdz ar to tās pavadiņas parasti ir salīdzinoši īsas, tie 40-50 cm. Tur, kur es mēdzu siet garāku pavadu, ir tādā brīdī, ja es izmantoju neilonu kā pavadu materiālu, tad es tiešām to metru uzlieku. Un to neilonu es esmu licis un mēģinājis tieši pat vairāk ar vieglākiem šūpiem strādājot. Jo fluorkarbons ir smagāks, fluorkarbons iespējams kaut kā drusku varbūt tos 0,4-0,5 gramus ietekmē. Reizēm mēs bieži vien pārspīlējam, ja? Un tās nianses varbūt nav tik, bet katrā ziņā atceramies, esters noteikti iet kopā ar pavadiņām. Neilonam nevajag, fluorkarbonam pats par sevi nevajag, tas ir pavadu materiāls, kurā brīdī tu fluorkarbonu izmanto. Īstenībā man fluorkarbons ļoti, ļoti patīk, un gadu iet, man viņš patīk vairāk un vairāk. Skaidrs, ka tā nav aukla, ko, es pamatā izmantoju, bet, piemēram, fluorkarbons man ir super mīļš uz wobbleriem. Wobbler topiem man tiešām viņš patīk. Krankiem, vai ne? Jā, viennozīmīgi. Krankiem man ļoti patīk fluorkarbons. Kas ir jāsaprot? Tad fluorkarbons, tā ir smagāka aukla. Ja? Attiecīgi fluorkarbonam tas mīnus manā skatījumā lielākais ir metiena distance.
Tāpēc, ka tu nevari viņu aizmest pat pie vienādiem diametriem, ja tu fluorkarbonu neaizmetīs tikpat tālu, cik pieņemsim to pašu esteru, ja es par pīto vispār nerunāju. Kā tādu, ja. Attiecīgi, manā skatījumā tas ir tas mīnus, ja. Bet plus ir, piemēram, tāds, ka šobrīd mēs jau tikuši tā, ka es izmantoju arī 1LB fluorkarboniņu, kas ir rīktīgi foršs. Viņš ir salīdzinoši mīksts, jo fluorkarbonam ir liela atšķirība. Ir fluorkarbona, kas ir paredzēta kā pamatauklē, ko liek virsū, ja, un ir fluorkarbona, kas ir vairāk kā paudiņu materiāls. Viņiem tā struktūra tomēr bija šī atšķirās. Ja. Es varu, es nezinu, ka tu arī tādu lieto, ja tātad Sīgurs ar 18 limitēts. Ļoti labs. Manā skatījumā šis ir, es vēl biju Torai fluorkarbons, kas man patika, bet Sīgurs manā skatījumā ir tiešām labākais. Grozi, kā grib, viņi arī ir izgudrojuši vispār šo materiālu. Japāņu šī korporācija, ja, fluorkarbona kā tāda. Man viņš tiešām patīk. Un 1LB. Un ilgmūžīgs. Salīdzinoši ilgmūžīgs. Jā, salīdzinoši ilgmūžīgs. Kāpēc varbūt tās viņš patīk? Jo, teiksim, kad tu strādā ar tiem pašiem krenkiem, tā aukla fluorkarbons labs ir to, ka viņam nepazūd viņi nestiepjās tik ļoti, ja? Viņiem nepazūd tā informācija, respektīvi tu jūti, ko tas māneklis dara. Tā pašā laikā tu vari izmantot krietni, manā skatījumā, teiksim, tā plānāks diametrs. Ja. Tas ir mans apsvērums, bet es tiešām viņus izmantoju. Un plus amortizē kaut kādus rāvienus, kas wobleru izmantojot īstenībā ir būtiski, cevišķi krēnku, jo krēnkam ir sava salīdzinoši liela forma, mēle, kas reizēm var būt arī liela, dziļa, un tādā brīdī tie zivju rāvienu amortizācija palīdz. Jā. Piekrītu, fluorkarbons man arī noteikti ir pirmā izvēle, ja mēs runājam par klasiskiem krenkveidīgiem wobleriem. Fluorkarbonu es esmu eksperimentējis, izmantojis pašu tievāko diametru arī uz šūpiem, bet man kaut kā ne līdz galam aizgājis, ne līdz galam viņa noticēja tam kombinācijai. Iespējams, ka drusku vairāk jāpastrādā un jāpamēģina. Tā kā fluorkarbons man tiešām vairāk ir skatu uz wobleri un krenkveidīgiem tādiem, kas ir vairāk tādi vilkšanas tipa wobleri. Pa wobleriem mums būs arī atsevišķi epizodi, tad parunāsim detalizētāk. Pīta aukla. Agrāk ļoti populāra, agrāk ļoti izmantota. Bieži vien bija 3 vai 4 vai 5 kātu uz visiem pītās. Tagad situācija mainās, vai ne? Jā, protams, tas bija savādāks laiks, tad pīta aukla tas, starp citu, arī bija ļoti populāra agrāk. Rozā, jā, agrāk bija populāra. Sunlines bija, man liekas, un Varivas tas zilā tā aukla. Tās bija divas galvenās. Un pēc tam parādījās spēlē šī baltā Variva, kas ir tiešām arī forša. Manā skatījumā gan šī Sunline, gan arī Varivas, viņas ir līdzīgas. Ja? Viņas ir tiešām fantastiskas pītās auklas. Bet arī, kāpēc arī tajā laikā pītā bija daudz izmantot, tāpēc, ka mums bija, protams, atļauts silikona mānekļi. Ja? Un tas daudz arī kaut ko mainīja. Šobrīd, kad mēs esam pārgājuši tikai uz hardbait, tikai tātad visi šūpiņi, wobleri, visi cikādas un tā tālāk, tā spēles noteikumi bišķītiņi mainās un pītai arī. Manā skatījumā joprojām pītai, kas ir pa neapstrīdamu plusu, ja? Tā ir distance. Metienā tālums. Jā. Informācija, viennozīmīgi, viss informatīvākā aukla. Kuros gadījumos tu izmanto pīto auklu un kad tu noteikti neieteikti izmantot pīto auklu? Zini kā, ir tā, ka priekš manas pītā aukla šobrīd ir palikusi principā tikai vienīgi uz distanci. Restīvi, ja ir vajadzība bez maksimāli tālu metiena, ja, es izmantoju pīto auklu. Es tiešām lādēju tos pašus šūpus, kas nav tik smagi, ja, kas ir, teiksim, 1,5 grams, vēl bišķītiņu 1,5, 1,8. Es viņu lādēju viņus tālu un es tam izmantoju pīto auklu. Es pīto auklu, man ir divas pozīcijas, kuras viņu biežāk izmantošu, un arī centīšos tievāku diametru 0,2. Man liekas, tādā ziņā ir tāds optimālais variants. Un, ir kaut kāds tievāks, bet man pašam pieredze tievākām pītām nav bijis. Es izmantotu viņu noteikti bottom mānekļiem, jeb vibiem, ratliniem, par to mums arī būs atsevišķi epizodi. Un arī tvičojumiem wobleriem. Tur es miksēju, tur man ir esters, jo esters arī salīdzinoši maz stiepjās, bet pītā, protams, stiepjās vēl mazāk. Un tur es teiktu, divām tām tehnikām es pīto izmantoju. Man vismaz viens kāds no visiem kātiem, kas man ir līdzi uz sacensībām, ir ar pīto auklu. Tā kā vietu es atstāju pītai auklai. Ir gadījumi, kad ārzemēs, ka mēs sevišķi tajā Itālijā, mēs redzam, jūtam, ka tā zivs uzvedība, viņa kas ir mīnus pītai, pītā ļoti maz stiepjās. Līdz ar to zivs rāvieni ir gan mums jūtami, gan tā pretestība ir jūtama zivī, un zivs uzvedās agresīvāk, un kur ir risks, tas risks ir viens, ka tā zivs var aiziet
mēģinot izpurināt mānekli, kas ir tāds visai biežs gadījums. Otrs gadījums tad brīdī, kad tu jau esi gandrīz dabūjis līdz uzķeramiem tīkliņiem un taisies smelt iekšā, tas moments drusku nokļūdīsies ar kāta leņķi, smagāks šūpiņš, bieži vien arī dēļ tā, ka neamortizējās tās zivs kustība, viņa var izmest arī ārā to mānekli. Tas, kas vēl raksturīgi pītē auklē, tajā brīdī, kad tu velc zīvi ārā, ja, ieteiks vienkārši paši, kad brauc uz kādu treniņu, pamēģiniet salīdzināt, kā zivs uzvedās, kad tiek vilkt ārā ar pīto aukli, ja, un kā zivs uzvedās, piemēram, ka viņi tiek ārā vilkt ar esteru. Tā uzvedība ir pilnīgi savādāk. Restīvi šeit mēs runājam par to kopējo agresiju, cik viņi agresīvi, teiksim, uzvedās un vēl kaut kas, ja. Šajā gadījumā, protams, pītā ir tas mīnus, bet es teiktu tā, ka šobrīd es pīto esmu pārgājis tikai un vienīgi, restīvi pītā plus neilonu pavadu. Tas ir tas, ko es gribēju jautāt. Es sienu garu, man ir sākot ar 1,20 m līdz 1,50 m, man ir tiešām ļoti garas pavadas. Tā pavada principā ir tā, ka tu viņu tīni iekšā, viņa jau auklas kasetē ietinās iekšā, man ir tik garas, ja. Distancē es nejūtu, noteikti, ka kaut kas bišķiņi tiek zaudās, noteikti, jā, bet es to neizjūtu tik daudz. Toties tajā brīdī, kad tev no tālās distances, tev copi ir tālā distancē, tev tā zivs ir jātuāk līdz šim te krastam. Es jūtu, kāds neilons krietni labāk atstrādā to zivi, un es varu to zivi izvilkt ārā. Man nav tā, ka viņi pusceļā viņi pazūd kaut kur. Jā. Pilnīgi piekrītu, un tas ir tas moments, ko mēs pamēģinām arī savā ziņā eksperimentēšanas veidā. Nonācām paši kaut kur pašpikojot, paši pamēģinot viens no otra pamācoties. Arī es tieši tāpat daru. Es sienu garu neilonu pavadu. Diametru es pat atļaujos liekt drusku lielāku nekā es būtu licis, pieņemsim, esterim, tāpēc, ka pītai ir tas mezgls un risks tieši tajā mezglā plīst ir lielāks. Otrs reizēm, kad tu izmanto, pieņemsim, tālai distancē metieniem, smagākiem šūpiem, stiprāk arī metieni, tev var pastāvēt arī risks, ka tu tajā mezglā arī atšauj. Tiešām tas neilons amortizē labāk nekā fluorokarbons, un it sevišķi, ja tas ir gara aukla, tev tā zivs uzvedība mainās, un tā atšķirība tiešām jūtama. Noteikti ieteikti pamēģināt, kas nav mēģinājuši. Labi, par auklām mēs esam tikuši skaidrībā. Tātad tavs redzējums, ja piemēram, man ir 4 kāti, kā tu kombinētu šos kātus auklu ziņā? Un ko tu darītu, ja man būtu, piemēram, 6 kāti? Kā tad tu kombinētu auklu? Tas būs ārprāts, ja būtu 6 kāti. No. Tāda nav redzēta vispār. Nav stāst. Nē, jebkurā gadījumā, teiksim tā izvēle, ko es noteikti ieteiktu, ja mēs runājam šo 4 kātu variantu, kas varētu arī būt, teiksim, variants, kas, pieņemsim, cilvēks grib pamēģināt ārējā vai jau sāk, teiksim, startēt. Tāds, kas jau drusku jau ir pamēģinājis, kad jau sāk rokas niezēt par to, ka grib sacensties ar Mārtiņu Babri. Ko darīt? Es teiktu tā, ka ņemot vērā apstākļus, kur mēs esam mūsu LFL parkā, ja šīs sacensības notiek, ņemot vērā šo dīķu konfigurāciju, īstenībā jau es darītu tā, ka man būtu uz 3 spinnīgiem man būtu esteri. Es viņus gradētu pēc dažādiem diametriem, ja? Un viens kāds man būtu fluorokarbons. Es paliktu uz diviem auklu veidiem, jo manā skatījumā man liekas tā, ka ja tev ir 3 esteri, tu vari mainot diametrus, tu vari panākt pietiekami labu distanci. Tu vari strādāt arī ar viegliem mānekļiem, kas, ko mēs zinām, ir salīdzinoši populāri mūsu dīķī, ja viņi, teiksim, ir pieprasīti. Ar to pašu esteru tu vari arī twitchot wobblers, ja? Vēl viens mānekļu veids. Un paralēli mums ir fluorokarbons, ko vienmēr tu vari ar krenkiem strādāt, mazākiem, lielākiem krenkiem. Ja? Un nosacīt tev plus mīnus tā paleta ir nosakta. Ja? Labi, 6 kāti. 6 kāti. Te jau viennozīmīgi, ja ir 6 kāti, viennozīmīgi viens kāds aiziet pītai auklē. Viennozīmīgi. Es visticamāk liktu tos pašus 3 esterus dažādos diametros, un es liktu 2 fluorokarbons. Fluorokarbons 2, kāpēc? Tāpēc, kad vienkārši dažādi tipi spinnīgi. Tā jau ir atkal nianses, kas ir aiziet. Tu īstenībā aprakstīji to variantu ceļš par 6 kātiem, kas salīdzinoši daudziem sportistiem pat ir. Es iespējams tā viena fluorokarbona vietā uzliktu neilonu, bet tas būtu noteikti ne rudens sesijā, ne rudens vēlajā sesijā. Ne sākuma sesijā jā, bet ne rudens vēlajā sesijā. Un iespējams ne sezonas pašā sākumā, kad zivs ir vairāk pie grūns un tās animācija un pasniegšana tādā brīdī neilons zaudē. Man pie 4 kātiem būtu laikam visticamāk ļoti līdzīga izvēle, jo mēs atkal paturam prātā zivs izmēru, paturam prātā dīķi. Ar esteriem gan es tādā brīdī, ja man ir 3 kāti ar esteriem, es noteikti vienu kātu liktu ar drusku jaudīgāku esteri, lai es būtu gatavs viņu izmantot arī wobbleriem, es būtu gatavs izmantot arī šūpiem, arī smagākiem šūpiem, jo distancē vajadzēs. Viens man būtu tiešām kāds ar domu par tādiem vieglākiem šūpiņiem,
Un tad otrs būtu laikam tas 0,3 izmērs, kas būtu tāds daudz maz universāls. Ja vajag, var uzlikt arī to pašu 0,7 gramu, ja vajag, var uzlikt pusotru, 2 gramus un tā tālāk. Ok, ar auklām esam tikuši skaidrībā, ar kombinācijām esam tikuši skaidrībā. Pavadiņas pamatā vai nu izvēlamies fluorkarbonu, vai atsevišķos gadījumos neilonu, it sevišķi ar pīto. Mēs ieteiktu pīto pamēģināt. Ko daram ar pārējām lietām? Tātad, kas ir svarīgi? Auklai ir svarīgi, man liekas, mezgli, vai ne? Tātad, kā mēs savienosim fluorkarbonu ar esteri, kā mēs savienosim neilonu vai fluorkarbonu ar pīto auklu, tam pievēršat uzmanību. Mezglu varianti ir ļoti daudz. Un to noteikti var atrast internetā. Atceramies vienkārši to, ka pavadiņu nevajag fluorkarbonam, ja ir pamata aukla, pavadiņu nevajag neilonam, ja ir pamata aukla. Pītai un esterim noteikti vajag. Par sakabītēm. Arī attiecībā uz auklu pievēršam uzmanību. Ja mēs izmantojam fluorkarbonu kā pavadiņu materiālu, tas būs izturīgāks, vai ne? Varēsim atļauties iespējams retāk mainīt vai pārsiet. Ja mēs izmantojam neilonu un it sevišķi vēl tievus diametrus, vienalga fluorkarbonam vai neilonam, ja esam ķēruši samērā daudz zivis, es ieteiktu pārsiet, vai ne? Ir gadījumi, kad nogurst tā aukla, it sevišķi mēs ar relīzeru, kad mēģinām atbrīvot, uzsitam vienreiz pa mezglu, otrais pa mezglu netrāpa, pieņemsim precīzi par āķi liekumu un var palikt bez sacensību uzvarētāju šūpi, vai ne? Jā, vienīgā, kas ir starp 1000 šūpēm, tas, protams, tiek norauts. Bet, kā jau Kristiāns teica, tas ir ļoti svarīgi. Ļoti svarīgi ir pārliecināties par mezglu stāvokli, ļoti svarīgi ir pārsiet vienkārši šos mezglus. Tas nepaņem daudz laika, bet ticiet man, būs kaut kāds moments, kad tas jums bišķītiņi iegriezīs. Vienkārši tā būs. Kā es mēdzu darīt, tad brīdī, kad beidzās viena cīņa, aizēju uz nākošo sektoru, es vispirms cenšos tikt galā ar, ja gadījumā man kaut kas jāpārsien vai jānomaina āķi, es izdaru to, un tikai tad dodos pie mātiņa papļāpāt. Tā kā tas ir tas variants, ja man laiks atļauj, tad es varu parunāties, ja laiks neatļauj, koncentrējos, tad tām lietām. Viens maza niansīte, it kā štruntiņš, man ērts štruntiņš, es to lietoju, kam ir citādāka metode, kā glabāt sakabītes, bet šis man pašam, tas ir eikalipts, man liekas, ražojums. Man liekas, ka pat īstenībā neko daudz nemaksā, tur 2 eiro vai 3 eiro bija 2 gabali. Un šeit ir pluss tas, ka tu vienkārši vari paņemt sakabīti, novelc nost, un tev ir sakabīte uzreiz gatava lietošanai. Un viņi vienkārši var iziet klāt, izmantot. Kas ir svarīgi, noteikti turēt sakabīti ciet. Jo savādāk viņas savā starpā saķerās, jo viņas pat mēdz saķerties arī, kad ir ciet, bet kad būs vaļā, tad noteikti saķersies. Nu, lūk, un pēdējais par auklām. Neesam cūkas. Atkritumi, jā. Domājam, ko mēs ar sevi sastājam ne tikai mežā, bet arī pie dīķiem un citās vietās. Jā, tā kā viennozīmīgi ir šobrīd ļoti daudz, es teiktu, diezgan plaša tā izvēle dažādām, tām izkastītēm. Ja jums tā aukla ir noplīsus vai norauta vai kaut kādi gali, ko jūs nogriežat nost, nemetam viņu zemē. Šis tiešām nemaksā dārgi verķis, un vienkārši liekam viņus. Ir sevišķi pītās, putni, dzīvnieki, sapinās, saķerās un nav patīkami. Mīlam dabu, mīlam copi, mīlam zivis, mīlam forelis, un tiešām auklu veidi ir daudz un dažādi, bet vislabāk var saprast mēģinot. Jā. Un kā parasti, protams, mēs varam aicināt, ja jums ir vēl kādi jautājumi, to, ko jūs gribat noskaidrot, nezinu, uzjautāt, pajautāt. Šitai enciklopēdijā rakstiet. Tur ir vēl viena blaksēra, bet katrā ziņā, jebkuram sportistam, es domāju, viņš būs tikai priecīgs atbildēt uz interesantiem, konstruktīviem jautājumiem, un mēs neko neslēpjam, stāstam, kā ir pēc savas pieredzes. Plus padalīsimies arī pieredzē lietošanā, 1, 2, 3, 4 veidu, mēs esam pamēģinājuši dažādus. Tā kā tā. Tiekamies pie dīķa.